Tātad mazliet par pašām nodarbībām. Strādājam 2 stundas, apmēram ap 7 ņemsim pauzi, skatīsimies tātad pēc tā, kā mums iet, vai mēs ņemam mazliet ātrāk pauzi vai mazliet vēlāk. Tas, ko mēs darīsim šodien, ir vairāk apskatīsimies vispār par to, kas ir programmēšana, no kā viņa sastāv. Tas ir, lai arī tie cilvēki, kam nav nekāda pieredze, spēj noķert, un kā es arī tātad kursi ir no 14 gadiem, un es pieļauju to, ka daudziem skolā pasniedz tādu platformu kā Scratch. Jā, tā ir, Kristiāna. Jā, bija kāda 5. klasē. Jā, Lienai arī ir Scratch. Jā, es esmu darījusi. Ok. Martinam vai Mārtiņam arī ir Scratch. Jā, ir pildīts. Ir, kaut kas vairāk arī ir pildīts. Nē, Tāpēc Jā, tas, man arī ne. stāsti. Ir vai nav? Kāds tikko bļāva? Tā bija Liene? Es gribēju teikt, nē, man nav nekādas. Nav. Ok. Tāpēc tas ir arī tas, ko mēs šodien darīsim. Savilksim kaut kādas paralēles, kāpēc tad Scratch tiek uzskatīta par programmēšanas valodu. Un tātad tagad ir 2 bezmaksas ievadnodarbības, pēc tam šis kurs turpināsies. Un plāns mums ir tāds, ka jau kursa beigās jūs spējat uzprogrammēt kaut kādu web aplikāciju vai mājaslapu. Aktīvi izmantosim mākslīgo intelektu, tāpēc ir vēlams izveidot tur profilu, ja? ChatGPT arī piedāvā tātad bezmaksas versiju. Un jā, kustēsimies ļoti ātri uz priekšu. Vai ir kādi jautājumi? Kristiāna. Ir kas labāks par ChatGPT? Vai tas ir vislabākais? Es pats izmantoju cloud, bet tagad ChatGPT kāds redzēja, kas iznāca pirms pāris dienām? GPT-4.01. Vai tad tas ir Man forši? bija- Es atceros, man liekas, bija 01. 01 vai 01. Es 01. atceros. Tie vārdi confusing. Kristiāna, tu joprojām cel roku? Vai tu... Es izmantoju cloud arī. Ja es izmantoju AI vispār programmēšanā kaut kā veidā. Jā, es arī izmantoju cloud, bet tātad, kā es teicu, pirms pāris dienām iznāca GPT-01, kas jau ir tur next level rīks, bet mums pilnībā pietiks ar kaut kādu parasto ChatGPT versiju, lai arī nav tā, ka mākslīgais intelekts pilnībā visu dara mūsu vietā. Tālāk, vai Lienai nav kāds jautājums? Nē, man nav. Ārmenam kāds jautājums? Nē, nav. Nav. Vai mēs tā kā armijā? Ok, labi, tad es šēroju savu ekrānu. Šo es pabīdu. Tātad daudzi no jums ir strādājuši ar Scratchu, ja? Kādas lietas mēs varam darīt Scratchā? Kādi bloki tur ir pieejami? Sāksim ar Lieni. Kas ir pirmais bloks, ko tu vari iedomāties no Scratcha? Jeb drīzāk tā kategorija. Kaut kāds kustība un darbība tāds. Kustība. Ok. Tālāk Armens. Armenam ir bijis Scratch? Jā, bija. Bet man arī prāta kustība nāk. Tur tekstu var būt. Cipa objekts. Var pateikt, ne? Teksta objekts? Ir tāds teksta objekts. Varbūt kāds zina. Marek. Es Scratch neesmu izmantojis 5 gadus, tāpēc neko neatceros no viņa.
Ko tu atdari, ja tu skraču neizmanto? Mēs bijām nedaudz skraču ņēmuši, bet ļoti minimāli. Un es zinu, ko nācos no skraču, jo es pārsvarā aizgāju uz programmēšanu. Nu, ok, tad tie, kas izmanto skraču vairāk, kādi ir tad tie bloki skračā? Skaņas. Skaņas. Vēl. Tie pagaidām nav tie bloki, kas man visvairāk interesē. Vizuāli. Vizuālie. Labi, vizuālie. Vēl. Tagad jau varētu būt kaut kas tāds, kas man interesē vairāk. Amanda varbūt zina kādu bloku. Edvards baigi klusu. Kāds? Edvardam ļoti kluss mikrofons bija. Variables. Jā. Mainīgie. Latviski. Tas jau ir kaut kas tāds, kas mani interesē. Tālāk Amanda. Amandai ir mikrofons? Amandai nav mikrofons. Es tagad paprasīju, vai ir mikrofons, un tagad nevienam nebūs mikrofons. Varbūt Madarei ir mikrofons un zina kādu bloku. Jā, man ir, ja nemaldos, vēl bija kontrols bloks. Kontroles, ok. Māri, varbūt tu zini kādu bloku. Viņš čatā bija rakstījis. Māris, ja nemaldos, bija kaut kādi if statementi, bet neatceros neko no Scratch. If, ja nemaldos, viņus sauca nosacījumi. Tā varētu būt, Marek? Es nezinu. Ok. Tātad kustības skaņas, vizuālie mainīgie, kontroles, nosacījumi, events, kā tas ir latviski? Kāda zina? Uh, pasākumu. Tie ir notikumi, Marek. Ok, nu Es mums ir nezinu tieši atlakoju. mums kāds 7. Esam kaut ko palaiduši garām? Mārcis varbūt zina kādu bloku, ko esam palaiduši garām. Laika bloki. Kādi? Laika. Kas nosaka, cik ilgi darbību vai pēc cik ilgu laiku. Viņus tā arī sauc. Nav nejausmas, sen esmu izmantojis. Ok, bet skolā jums nav Scratch? Ļoti sen atpakaļ bija. Tagad vairs nav, vai jums ir kaut kāda cita programmēšana? Skolas posmā Visual Studio izmanto. Un ko jūs darat ar Visual Studio? Teikt noformējumu mājaslapu. Ok. Tā, Kristiānam ir jautājums? Gribu jau papildināt, ja vēl nenosauca. No. Atceros, bija vēl izskats, uztveršana un kādā operatori. Tā, vizuāli varētu būt tas pats izskats, ne? Ieliekam Un kādi vēl? operatori un uztveršana, to, ko es atceros. Operatori. Tā, un tas, ko Madara raksta sensing bloks, tie tad arī varbūt ir tā uztveršana, ja? Ok. Tātad mums ir kaut kāds saraksts. Kāpēc es gribēju, lai mēs izējam cauri šiem te blokiem ir, lai mēs saprastu, kā tad Scratch velk paralēlis ar īstu programmēšanu. Kristiāns mums atsūtīja visu sarakstu ar blokiem. Tā. Mēs redzam attēlu, ko Kristiāns atsūtīja. Liena var redzēt? Es redzu, jau Ok.
Galvenais, ka Liena redz. Tātad kustība, jā, izskats mums ir, attēls kaut kur pazuda. Tātad skaņa mums arī ir, notikumi mums ir, vadība mums nav, bet tie varētu būt tie kontroles. Uztveršana, operatori, mainīgie un mani bloki. Tātad tas, ko es varētu tagad izdarīt, ir šo te pašu attēlu varbūt saglabāt. Un ievietot miro viņu. Ok. Nu, un tad nākamais solis mums ir atrast, kur tad valkās tās paralēles, ja? Tātad es zinu, ka Mareks māk ļoti labi programmēt. Tāpēc Marek to varētu sākt. Kas ir tad tās paralēles, kas ir skračā? Tātad ir jau kaut kādi, vai ne, tie atslēgu vārdi mainīgie, mani bloki, kas tie varētu būt. Es zinu, ka ir arī tātad zem vadības kaut kādi cikli pieejami skračā. So kustība ar velocity izskats ir basically. Tas ir tā kā tas ir objekts. Izskats, man liekas, sākam ar tām lietām, kas tā kā tieši translētojās uz citām programmēšanas valodām. Es latviski īsti neprogrammēju, tāpēc šis būs grūti. Tu neizmantot dzintaru? Es latviešu valodu dzintaru. Nē. Mainīgi ir X, Y, un kas tur vēl varētu būt. Nezinu, sanāk, X, Y tur pārsvarā mainīgi ir kā lietas, ar ko tu definē kaut kādus objektus. Jā, tātad mainīgie ir viena lieta, kas jau ir pieejama jebkurā citā programmēšanas valodā, jā? Ļoti tievas līnijas man sanāk. Un būs grūti redzēt. Tas var baigi nav labi redzams. Es mēģinu kaut ko atvilkt. Tā, ja jau mani švaki redzams, tad noteikti jums ir vēl švakāk. Bet tas nav tik būtiski. Tātad viena lieta, kas mums jau ir mainīgie. Tātad jebkurā programmēšanas valodā mums būs pieejami mainīgie. Ja mēs apsveram tādu lietu kā TypeScript lang, ja, atveram viņu šeit blakus. Atveram Scratchu, spiežam Create. Kā jums skolā bija, jūs Scratchu izmantojāt angliski vai latviešu valodā? Latviešu valodā. Es māks bija angļu valoda izmantojis, bet skolā bija latviešu valoda. Latviešu. Lienai arī bija latviešu? Man liekas, ka man angļu bija. Mēs uzliksim latviešu. Kāda valoda bija Dagmārai skolā? Vai Dagmārai nebija Scratch? Varēja izvēlēties. Varēja izvēlēties. Ok. Atveram mainīgos. Tātad šeit mēs varam izveidot savu mainīgo. Ar mainīgo mēs varam veikt kaut kādas darbības. Tā kā es pieņemu, ka
lielākā daļa no jums zina, kas ir Scratch un kā ar viņu darboties, ja? Tātad esam izveidojuši savu mainīgo. Mums viņš ir pieejams šeit. Varam pielikt, ka nospiežot karodziņu, mēs nomainam mūsu mainīgo par 1. Un šeit arī rādās mans mainīgais. Un tā tad redzam, ja, ka tiek mūsu mainīgajā saglabāta kaut kāda vērtība. Attiecīgi mainīgais ir vajadzīgs, lai uzglabātu kaut kādu vērtību. Un ja mēs skatāmies TypeScriptā, Richard, vai TypeScriptā arī ir mainīgie? Vai Richardam ir mikrofons? Ir, jā. No, Richard, TypeScriptā ir mainīgie. Ir. No, kā mēs varam uztaisīt mainīgo TypeScriptā? Nav nejausmas. Nav, kāda tev ir pieredze? Jums skolā bija Scratch? Nebija. Nebija Scratch, pats esi programmējis? Negluži. Negluži, ok. Sen atpakaļ. Sen. Tu izaicinājumā piedalies JPTC? Nē. Nē, nu tad jāpiedalās būs. Būs, jā. Tāpēc jau atvēršu to zūmiņu. Ok, labi, nu kurš zina, kā TypeScriptā var deklarēt mainīgo? Vai tas vispār ir iespējams? Man liekas, tas atkarīgs, kā tu gribi mainīgo, vai nu konst mainīgo, tā kā nemainīgu mainīgo. No, labi. Nu, labi, tik tālu nebraucam. Vienkārši šito Jā. pašu kodu Tā. es gribu Es uztaisīt. īsti neatceros TypeScript ļoti labi, vai nu, man liekas, viņā var nebija, tāpēc uz straight up deklæro, vai nu arī ar var deklæro. Nu, var ir, bet ir tās atslēgas vārds kā let. Šeit arī, nu, mēs nevaram rakstīt šādā veidā, tātad mans mainīgais. Mēs nevaram arī izmantot tur mīkstinājuma zīmes vai garuma zīmes. Labākajā gadījumā mēs varam to darīt šādi, bet šādi arī nebūs korekti darīt. Jo tas, kā mēs deklarējam mainīgos TypeScriptā, ir izmantojot tātad snake case. Ja? Jeb drīzāk nevis snake case, tas ir camel case. Kā tur ir, Marek? Kā tu tagad uzrakstīji, tas ir tas nevis camel case, bet snake case. Atvēršu, lai mēs redzam visus. Snake case ir caur apakššvītru, bet ir jābūt vēl vienam, kas ir tātad ļoti līdzīgs kā camel case, Vai viņš bija kaut kāds, es atceros, kā viņš saucēs. Pascal case. Viss izklausās tagad ļoti sarežģīti, bet patiesībā tas nav nekas sarežģīts. Pa lielam mēs pieturamies vienkārši pie viena veida, un tā arī rakstam. Tātad šeit super var tātad redzēt, ja? Camel case ir tad, kad mēs sākam ar mazo burtu, Pascal case ir tad, kad mēs sākam ar lielo burtu, un pēc tam katru vārdu tātad iesākam arī ar lielo burtu. Snake case ir, kad mēs izmantojam apakšvītru, lai atdalītu vārdus, un kebab case ir tātad parastā domuzīme. TypeScriptā, JavaScriptā un ļoti daudzās citās valodās tātad mēs izmantojam camel case, un tātad mēs pierakstītu to šādi. Mans mainīgais. Un piešķiram vērtību, pieņemsim 10. Pēc tam mēs arī mācīsimies TypeScriptu dziļāk. Parādīsies tāda lieta kā tipi, un tipus gan mēs deklarējam tātad Pascal case'ā, ja? Jeb arī vienkāršāk atcerēties tā, ka mēs tipu vienmēr sākam ar lielo burtu. Un tātad pieņemsim, ka mans mainīgais tips mums ir number. Bet to mēs pagaidām neaiztiekam.
Un izmantojot tādu iebūvēto funkciju kā console log, izvedīsim tātad mainīgā vērtību un redzam, mums parādās konsolē 10. Marekam jautājums? Bet tas īsti ir nepareizi, ka es arī izmantoju Pascal case. Es jebkurā valodā izmantoju Pascal case. Nu, tā nedrīkst. Nu, No, pasties. Kods akcepto to. Bet tu jau iemācījies kaut kā. Tā nedrīkst man dot pa pirkstiem, ja es tā daru. Varbūt kādam vēl ir kādi jautājumi vai kaut kas no iepriekšējās pieredzes. Ok. Tātad, jā, tie ir mainīgie. Tas ir tāds pamats. Pie mainīgā mēs varam pieskaitīt. Tātad mēs uzliekam mans mainīgais. Nā, es kļūdījos. Tā, Mārci, kā es varētu pieskaitīt 5 pie mana mainīgā? Uzzīmes pieņem. Kā tā? Kā mēs varam pieskaitīt 5 pie mans mainīgais? Nav ne jausmas, bet varētu būt, ka izmantoja pluszīmi vai 10 plus 5. Nu, tas ir viens variants. Un tātad mēs iegūsim 15, jā? Bet ja mēs gribam vienmēr mans mainīgais palielināt par 5, neatkarīgi no tā sākotnējās vērtības, ja? Pieņemsim, ka mēs pēkšņi nomainām mans mainīgais uz 20. Attiecīgi, kādu mēs rezultātu gribētu? Mēs gribētu, lai rezultāts ir 25, vai ne? Kas mums būs tagad? Nu labi. Celsim rokas. Tātad, kurš domā, ka rezultāts būs 35? Nu, attiecīgi 20, un tad mēs pieskaitam 10 plus 5, kopā ir 35. Madara saka 35. Kas vēl saka par 35? Kristiāna, tu gribi teikt, ka nebūs 35? Ko, Kristiāna? Labi, Kristiāns ir kaut kur pazudis. Man liekas, viņš arī rakstīja. Nē, viņš rakstīja, ka viņš paroli nevarēja atcerēties. Tā, un Lienai arī kaut kas connecting issue visu laiku notiek. Nu, ok. Tātad pārbaudīsim, ja? Atbildi ir tie paši 15, kāpēc, jo mēs tātad no jauna tātad pasakam mainīgajam vērtību, ja? Un šeit mēs parādam, ka vērtība ir tagad 15. Un tātad mainīgā vērtība tiek pārrakstīta uz 15. Ja mēs gribam pieskaitīt, mēs ņemam to pašu mans mainīgais un attiecīgi mans mainīgais plus 5 ir šādi, ja? Sintakses ir dažādas. Daudzās valodās ir pieejama arī šāda lieta, kur mēs izmantojam plus un vienādības zīmi. Bet tātad, kamēr mēs sākam, ieteicams ir izmantot šādu sintaksi. Kāpēc? Jo pēc tam pašam ir vieglāk lasīt kodu. Ok, mainīgie tātad arī var būt teksts. Redzam, ka konsolē tiek izvadīts pēdiņās. Tas nozīmē, ka tātad izvadītais ir teksts. TypeScript mums arī, vai vispār JavaScript piedāvā šādu te lietu, kur mēs varam pārbaudīt, ka vērtība ir string tipa. Ja mēs aizējam atpakaļ uz 10, redzam, ka tas ir number. Vai tik tālu apmēram ir skaidrs? Nu labi, nav jau vēl kam īsti būt skaidram.
skaidrs paliks tad, kad mēs to visu sāksim likt kopā, bet to, ka ir mainīgie, jūs zinat. Tālāk. Armen, kas vēl varētu būt skračā tāds, kas patiešo arī tulkojās uz TypeScript? Armenam bija mikrofons. Labi, izskatās, ka Armenam nav Mārci. Labi, bet Mārci mēs baigi daudz jau bakstam. Amanda. Amandai nebija mikrofons, jā? Labi, Jasmīnai bija mikrofons. Nu kā nebija? Mārim ir mikrofons? Jā. Mārim ir. Nu, kas mums no skrača tulkojās uz TypeScript pa taisnu? Mēs atradām, ka ir mainīgie abās valodās. Nav ne jausmas. Kāda tev ir pieredze ar programmēšanu? Esmu tikai C# skolā darījis. Scratch mums nav bijis. Scratch, varbūt 6 gadus atpakaļ bija kādu nedēļu, bet pārsvarā nekā nav. Nu labi, bet kādas vēl ir tātad lietas C#? C# mainīgie ir? Jā. Jā, nu kas vēl ir? Tādi pamatbloki programmēšanā. Vai, gan jau neatbildē. Es nezinu. Nu kā, nu ko tu izmanto, kad tu raksti kodu C#? Nu, kaut vai angliski sauc. Kā tas saprast, tā kā ID? Nu, nē, ir mainīgie. Ja mēs, Tā kā int, bool. Tā. nu, tad tie ir mainīgā tipi, bet, nu, pieņemsim, kas varētu būt šit? Kas ir? Lūpi. Māri, C# ir lūpi. Jā. Kā tie būs latviski? Cikli. Cikli. Jā, pierakstīsim arī. Variable, tas ir tātad angliski. Arī, ja mēs rakstīsim kodu, kaut kad vai ne, mainīgā nosaukums nerakstam latviešu valodā. Ja? Pat ja jūs pieņemsim iesniedzat JPTC izaicinājumu, kur it kā varbūt jums ir sākotnējā doma, ka labos tāpat to kodu latviešu, tā mēs nedaram. Rakstam tātad visu angliski, ja? Jo, ja rakstīsiet latviešu valodā, izaicinājumā par to var zaudēt punktus. Loops. Nu, kas mums vēl varētu būt? Kas vēl ir pieejams skračā tāds, kas ir pārējās programmēšanas valodās? If else statement. If else, ok. Latviski. Jā, un Nosacījumi. Kā Dagmāra? Un nosacījumi gan jau. Jā, nosacījumu izteiksmes mēs to saucam tā. Un tā tad tas ir, teiksim, vienkārši if else. Tā būs vieglāk atcerēties. Vai ir vēl kaut kas? Vai kaut kas krīt acīs? Šeit, nu, es neteikšu, ka ir kāda pareizā atbilde, drīzāk uz radošumu tāds uzdevums. Mārek, nāk kaut kas vēl prātā? Tas loop ir, if ir mainīgi, jāpadomā vēl ir. Tā. Padomā, Dagmārai varbūt nāk kaut kas prātā. Varbūt, es nezinu, tas to īsti neskaidrs, kā tieši programmēšanas, bet vektori. Kas tas ir?
tā kā no kurienes tu mūvo līdz kurienai, bet tas es tagad Unity'ā programmēju, tāpēc tā. Ok. Nu, tas, kas man nāk prātā, ir šī te lieta. Kas varētu būt tie mani bloki? Tātad, ko mēs darām ar manu bloku? Function. Jā, tātad mans bloks, mēs varam iedot nosaukumu, pieņemsim, add10. Ja drīzāk add10, tu. Mēs pat varam pievienot ievadi. Bet labi, netaisīsim. Add10, tu, mans mainīgais. Ok. Un tad mēs definējam tātad savu bloku. Tagad mēs viņu visur varam izmantot. Ja kādam tagad māca skraču skolā, kāpēc šis ir noderīgi, jo tagad varbūt tas šķiet bezjēdzīgi, jo mēs darām tikai vienu darbību, bet pēc tam, kad tu saliec tur vēl visādus brīnumus klāt, un tev šo te bloku vajag izmantot, tieši šīs te darbības vajag izmantot vairākās vietās vai vairākas reizes, lai visu garo penteri nepārkopētu, tu vienkārši pieliec divreiz šo lietu. Un redzam, ka tiek pieskaitīts pa 20 uzreiz. Un tātad programmēšanā mēs to saucam par funkcijām. Jā, kaut kur varbūt arī dzirdēsiet metodus. Man liekas, Edgars jums par to stāstīja. Māreks gan jau piedalās spēļu izstrādājumā, ne? Jā. Kāda atšķirība no funkcijai un metodei? Ļoti labs jautājums, tu to nezini. Jo man liekas, viņi ir basically tas pats. Jā, funkcija ir tā kā viena liela lieta, un metode ir tā kā funkcijas apakšdaļa. Sanāk, metode, kas dara kaut ko tajā funkcijā. Jā, kaut kas uz to pusi. Ok, tad apskatīsim šīs tu lietas. Tātad. Mums nākamie ir lūpi. Ja mēs skatāmies skraču, mums ir vairāki lūpi, mums ir atkārtot 10, nepārtraukti, atkārtot 10 reizes, atkārtot 20 vai 210, atkārtot 210 reizes. Nepārtraukti atkārto kaut ko visu laiku. Skračā ļoti noderīgs bloks. Īstajā dzīvē, programmēšanā, lieta, no kuras mēs mēģinam izvairīties, ja mēs negribam izveidot infinite loop. Bet tā tad pieraksts, pieņemsim, mums ir TypeScriptā varētu būt kaut kas šāds. Izskatās noteikti super sarežģīti, bet tāpēc arī mēs šo visu apgūsim lēnām, lai tā tad nav tā, ka kāds netiek līdzi. Un kā jums liekas, kas tiks izvadīts konsolē? Mums liena ir, mums tagad ir 2 lienas. Jā, es tikko atpakaļ, man ar skaņu tur nojuka kaut kas. Ok. Labi. Kāds no programmētājiem, kas jau ir rakstījuši īstu kodu, kas varētu tagad tātad notikt? Sanāk, viņš pieskatīs viens, kamēr if nebūs kā lielāks par 10, kā saprotu. Izvadīs no 10 līdz 21. Es pietvināšu, jums gan jau super grūti redzēt. Kas Edvards teica vai Māris kaut kā? Es, Māris. Māris, kas būs? Viņš katru reizi pieskaitīs viens, un I++, tas nozīmē, ka I pieskaitīs viens, līdz kamēr ir mazāk, ir 10. Bet kas būs tieši konsolē? No 10 līdz 21, man liekas, vai 10 līdz 20. 10 līdz 21, man liekas. Labi, vieglāk būs, varbūt.
Nu, šeit mēs pieskaitam I, jā. Tad mums ir no 10 līdz 19. Un kas būs, ja mēs izdaram šādi? Principā tas pats, vai ne? Jep. Nē, Nu labi, kam liekas, ka būs tas pats? nebūs. Mārim liekas, ka būs tas pats. Lienai arī liekas, ka būs tas pats. Nu, es domāju, ka nē. Pēc. Kāds ir tavs pamatojums? Nu, es īsti nezinu, bet nav tās zīmītes, ka ir tā kā līdz 10. Tur kaut kas. Nu kā, kur līdz 10 šitā? Jā, Viņi ir abās vietās. Šī daļa mums abās vietās ir vienāda. Tas, kas mums mainās, ir šī te daļa. Jā, tātad tas, kas mums notiek iekšā tajā ciklā. Mārim ir jautājums, vai tu joprojām cel pa to, ka būs tas pats? Celu roku par to, kas pats. Ok. Tā, kam vēl te bija mikrofons? Madarai bija mikrofons? Nu, es teiktu, ka nebūs īsti tas pats, bet te pašā brīdī liekas, ka būs tas pats. Ok. Tā, un Marekam liekas, ka nebūs tas pats, jā? Jā, jo netiek pieskaitīts I. Nu, un kā tu varētu paskaidrot to, kas šeit notiek? Pie variablā tiek pieskaitīts viens vienkārši. Sanāk Mhm. variable 10, un tur vienkārši tiek pieskaitīts viens, tad variables tiek outputots. Tā, mēs arī atvērsim mākslīgo intelektu. Tāpēc, ka es labprāt jums uzreiz rādītu, kā viņu vajag izmantot, jo viņu arī ir jāmāk izmantot tomēr. Es iešu savā profilā. Tā, pagaid, no Māri, tu joprojām cel, ka būs tas pats, vai tev tagad jau Jā, ir jā, un nolaist. Nu, tu vari nolaist, jā. Tā, es iešu savā profilā. Ok. Izskatās, ka ChatGPT neiet. Iesim klaudā. Nu tā, tad kā es jums varētu paskaidrot? Tātad tas, kas šeit notiek, ir, ja mēs katru reizi pieskaitam pie my variable vērtības. Sākotnējā vērtība ir 10, ja? Pēc tam, pēc pirmā cikla, mēs pieskaitam +1, un tad cik būs my variable? 11. 11. Nākamajā cik būs my variable jau, ja mēs tāpat pieskaitam +1? Būs, ok. būs 23. Sapratu tagad. Nē, nu pagad tieši. Nē, nu pagad tagad, tad būs tas pats vai nebūs? Tad būs 12, tad 13, tad 14. Nu, un kas mums te bija? Tieši tas Ok. pats. Nu jā, nu tomēr mums ir tas Jā. pats. Nu labi, nav tas pats, tāpēc ka, nu, kurš zina kļūdu? Kāpēc mums nav divi dažādi? Kāpēc mums aizgāja līdz 29? Tāpēc, ka viņš pieskaita to pašu arī apakšā +1. Jā, nu mēs izmantojam to pašu mainīgo, jā? Tātad mums vajag jau otru mainīgo. My variable 2 tas būs. Izmantosim viņu šeit. Tātad izvedam, redzam, ka vispirms tātad mēs izpildam šo te ciklu, lai vieglāk saprast, varam arī to pateikt. Tātad cikls 1. Un šeit cikls 2. Notīram. Jā, tātad
Šeit vajag atstarpi. Tātad cikls 1 mums sākās arī no 11. Un cikls 2 mums sākās no 100. Kāpēc? Kāpēc mums cikls 2 sākās no 100? Jā, viņš gan jau paņēma to ipielika klāt kā strings. Jā, tātad mēs redzam, visa atbildi ir kā strings. Lai ātrāk debagotu, varbūt mēs varam šādi. Un tā mums arī īstenībā bija jādara, jānorādais komata. Jā, tātad redzam, ka ir pa lielam viens un tas pats, jā. Tikai šeit mums aiziet līdz 20, šeit līdz 19. Kāpēc? Tāpēc, ka Tāpēc, ka īsākas nu. Jā, tāpēc, ka īsākas ar 0. Un ja šeit tātad mēs pieskaitām i, un šeit vienkārši 1. Ja mēs izdarām šādi, būs tas pats. Ja? Tātad es nomainīju no 1 uz i. Tagad, jā. Būs tas pats. Māri. Gan jau. Jā, Mārek. Tā jāpaskatās. Sīkās problēma background datā. It kā, jā. Vai tad otrā ciklā nevajag būt citam mainīgajam, piemēram, ja? Otrā ciklā nē, jo šeit ir arī mēs apgūsim tādu lietu kā scopes. Bet tātad, šeit, ja mēs deklarētu šo te ciklu iekš šī te, tad jau mums sāktos problēmas ar to visu, jo mums tātad ir vienā tātad, kā teikt, blokā 2 vienādi mainīgie. Bet tā kā viņi tātad savā starpā neizraisa nekādu strīdu, ja, tad pagaidām mums tur nav nekādas problēmas. Lienai, kā liekas, būs tas pats? Es īsti nezinu, bet es teiktu, ka nē, jo i būtu 0, tad 1 ir 1. Jā, labi, skatāmies tādu. Šeit mums pēkšņi pirmais ir 16, labi, ne pirmais. Mums pirmais ir 10, tad ir 11, tad ir 13, 16. Kāpēc tā? Nav loģiski, ne? Pieskaitās random skaitļi. Tā ir, Dagmār? Jā, nesaprotu, kas tur ir. Tie ir kādi random skaitļi, vai viņi tomēr nāk no kaut kurienes? Viņi nāk no tā i. Tur būs 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jā, tātad mēs pieskaitam pie my variable vērtības plus i. Tātad pirmajā ciklā mums my variable ir 10, un mēs pieskaitam i vērtību, kas ir 0, vai ne? Nākamajā ciklā mums vērtība paliek joprojām 10. Bet cik jau ir i vērtība? 1. 1. Attiecīgi, tagad cik mums ir my variable vērtība, kad mēs esam saskaitījuši? 11. 11 un pieskaitam cik? 2. 2. Un tā tālāk, ja? Tad tagad ir 13 un cik pieskaitam? 3. 3. Un tā tad arī kāpjās tā vērtība. Un cikls 2 mums paliek tātad nemainīgs. Kāpēc šeit mēs visu laiku pieskaitam pie my variable, un šeit mēs it kā arī plusojam, bet, redzam, ka tā vērtība nesaglabājās, un my variable visu laiku ir 10, un mēs pieskaitam tikai i vērtību, un tad mums ir 10, 11. Jā, tad tas ir tāpēc, ka sintakse, ja, šeit mēs nomainam
my variable vērtību. Šeit mēs vienkārši, var teikt, parādam, cik ta būs my variable 2 plus I. Un ja mēs atveram mākslīgo intelektu, iekopējam viņam un vienkārši arī prasam, varam arī latviski lūdzu paskaidro. Tā it kā man būtu 5 gadi. Un šeit viņš mums dod piemēru ar kastēm. Mēs esam slinki, paprasīsim ļoti īsu atbildi. Ja, tātad tas, ko es principā vispār gribu tagad parādīt, ka ChatGPT mēs prasam ne tikai atbildes, vai arī pat, ja viņš mums iedod atbildi, mums neviens neliedz viņu izmantot kā tādu privāto skolotāju. Un vienkārši viņam pārjautāt 1000 veidos, līdz mēs saprotam. Un viņš mums iedoja īsu piemēru. Iedomājies, ka tev ir 10 konfektes, my variable un 10 cepumi, my variable 2. Pirmajā spēlē tu katru reizi pievieno konfektes, beigās tev būs vairāk konfekšu, otrajā spēlē. Tu tikai skaties, cik būtu cepumi, ja tu tos pievienotu, bet patiesībā nepievieno. Nu labi. Es pieļauju, ka šis pirmais piemērs bija daudz izsmaļošāks. Bet mēs arī viņam varam pajautāt, paskaidro, izmantojot Scratch loģiku. Tā, nu labi, interesanti, vai viņš mums tiešām iedos tagad Scratch blokus? Jā, kaut kas uz to pašu, uz to pusi. Tātad mēs varam pamēģināt pat uztaisīt to, ko viņš mums iedeva. Tātad vispirms mums ir kas jāizdara? Marek. Jānosauc mainīgais. Jā, tātad mainīgais my variable. Esam izveidojuši mainīgo, labi. Pieliksim notikumu. Tātad set my variable to 10. Priekš tā mēs izmantojam šo te. Izvēlamies pareizo uz 10. Un mums vajag arī otru my variable 2. To mēs arī iestatām uz 10. Labi. Tālāk mums ir nepieciešams atkārtot 10 reizes. Change my variable loop counter. Kā mēs varam Scratchā tikt pie loop counter? Ir kāds zinošs? Varbūt Madara zina. Nu, ja pat Madara nezina, tad prasam mākslīgajam intelektam. Jau sāk domāt, kāds bija jautājums. Nu, kur mēs to loop counter varam dabūt? Redzi, šeit mums tā kā it kā mākslīgais intelekts iedod kādu piemēru, bet tātad change my variable by loop counter. Tie lūpi nav, kas ir tur, kur rakstīts gaidīt līdz un atkārtot līdz. Nu, atkārtot, jā, un nepārtraukt. Bet tas, ko mums vajag dabūt, ir principā tas pats, kā mums bija TypeScriptā.
ka mums ir šī te I-vērtība, kur tad mēs tiekam klāt pa lielam tam, kurš cikls mums tad iet. Jā, jo ja mēs neko nepieskaitam un vienkārši izvadam I, mēs redzam, ka mums vienkārši 10 reizes kaut kas iziet uz apli. Un tad mēs redzam, ka tātad pirmajā iterācijā mums ir 0, pēc tam mums ir 1, pēc tam mums ir 2, šis te I. Un kopā mēs izdaram to 10 reizes. Un 10 reizes mums sanāk tāpēc, ka sākam no 0, jā, un beidzam uz 9. Jo nosacījums ir, ka apstājamies tad, vai drīzāk izpildam tik ilgi, kamēr I ir mazāks par 10. Ja mēs gribam arī redzēt šeit to te 10, tad ko mēs darītu, Marek? Lai mums būtu tad 11 tās iterācijas, jeb apļi. Tā, kur mēs gribam redzēt 10? Tad, Tad mēs pieliekam tātad I. vienādojums. Jā. Tad mēs pārbaudam, vai ir mazāks vai vienāds ar 10, un tajā gadījumā gan mēs arī redzam to te 10. Tikai tad mēs veicam 11 iterācijas, ja? Jo mēs tāpat sākam no 0. Un tas, ko mums šeit vajag dabūt, ir arī dabūt to te I. Bet, labi. Tas, kā es uz ātro varu izdomāt, ir, ka mums pieņemsim būs mainīgais I, kurš ir visur pieejams. I mēs vienmēr sākam no 0. Katrs cikls mums pieskaita pie I. Bet tā tad arī mēs pieskaitam pie my variable to te I katrā ciklā. Un tas, ko mēs varētu vēl paņemt, ir, ka viņš saka my variable. Ok. Mums my variable 55, bet I ir 10. Un tad mēs aizējam šeit. Pārbaudam, kas mums šeit notiek. Redzam, ka ir 65, bet tas tāpēc, ka mums tā tad ir mazāks vai vienāds ar. Notīram. Un redzam, jā, tā tad pilnībā tas pats rezultāts. Un to pašu, ko, nosacīti sakot īstā programmēšanas valodā, jā. Lai gan viņas abas ir programmēšanas valodas. To, ko mēs esam TypeScriptā izdarījuši, mēs to pašu rezultātu esam panākuši arī Scratchā. Un tad mums viņš arī iedeva piemēru ar otru variantu, kur mēs vienkārši katru reizi pārbaudījām, cik būtu tas my variable 2, ja mēs pieskaitītu I. Tā, kā pagaidām izskatās, Liena? It kā es sapratu, bet, arī dažas lietas vēl tā pa pusē. Jā, tā tad tā skaidrība vislielākā radīsies tad, kad mēs jau sāksim pildīt pašu kaut kādus uzdevumus. Pagaidām tas, ko es gribu izdarīt, ir tātad savilkt paralēlus ar Scratchu, kā jau es teicu, jo tas ir tas, ko daudz no jums ir izmantojuši, un vispār parādīt, kādas tad ir iespējas programmēšanā, lai pēc tam jau tur, ja būs kāds mājasdarbs vai kāds uzdevums nodarbībā, jūs zinat vienkārši, ko meklēt. Ja? Viss uzreiz, protams, ka nav jāatcerās no galvas. Vienkārši, lai kaut kur paliek kaut kas atmiņā, ka ir kaut kādi mainīgie, ir kaut kādi cikli, kas kaut ko dzen uz apli, ir kaut kādas nosacījuma izteiksmes, ko mēs pēc tam apskatīsim, un ir kaut kādas funkcijas. Ok, ja uzreiz nevienam nav nekādi jautājumi, tad paņemam 10 minūšu pauzi, un tad turpinam pēc tam. Jep? Mareks piekrīt? Jep. Ok.
Tiekamies pēc 10 minūtēm. Nopauzēšu arī ierakstu. Labi, jā, tiekamies pēc 10 minūtēm. Ok, tā, šēroju atkal ekrānu. Tā, apskatījām ciklus, apskatījām mainīgos. Tas, kas mums ir tālāk jāapskata, pēc mūsu sarakstiņa, ir nosacījuma izteiksmes, ja? Tātad if else. Kā mēs varētu papildināt šo te kodu, lai tajā iekļautu tātad nosacījuma izteiksmi? Marekam varbūt ir kāda ideja. Marek, Atkārtot. Marek, kāpēc tev punkts ir pirms L, nevis pēc L? Arī labs jautājums. Es nezinu, vienkārši matā uzliks ir. Kāds bija jautājums? Sakot? Kur mēs varētu šitajā ciklā ielikt nosacījumu izteiksmi? Tikai if else, ja? Jep, nu vienkārši if. Jep, tātad... Atkarīgs no kāda if, nu kāds noteikums specifiski. Nu jā, izdomā noteikumu. Šeit. Nu, piemēram, jāpadomā kādu tikai. If variable is over 10, nu tā kā ir lielāks par 10. Nē, paga mazāks par 10. Variable vai I? My variable Ok. ir mazāks par 10. Mazāks par 10. Jā. Kā mēs dabūsim mazāku? Mazāks vai vienāds. Bet man liekas, tur jau labāk vienāds vienkārši. Tad vienādība zīmē. Ok. Viņš jau ir 10. Tā, šitā būs labi. Jā, pieņemsim brackets. Tad my variable is, es nezinu, 20. Tas būs basic. Labi, my variable 20 vai kā? Jep. Tā, nu, Māri. Ko tu pamanīji? Nosacījumiem dubultā equal sign. Jā. Tātad nosacījumiem mums ir... Jā, tātad varbūt kādam jau radās jautājumi, kā tad mēs varam kaut ko salīdzināt, ja vienādības zīme mums jau piešķir vērtību, nevis salīdzina. Lai salīdzinātu, tad mēs izmantojam divas vienādības zīmes. Arī, ja, ar laiku tātad šo te lietu mēs iegaumēsim. Nu, kāds tam mums būs rezultāts? Ieliksim šeit vienkārši viens, nevis silai, ja vieglāk. Tā, es pietuvināšu. Darīsim šādi. Nu, un tad, kā mums te vēl bija mikrofons? Madarai bija mikrofons? Bija. Madarai bija mikrofons. Nu, Madara, kā tev šķiet, ko šis te koda gabaliņš dara? Tātad mums parādījās jauna lieta kā nosacījumu izteiksme. Varbūt vispirms. Viņš salīdzinās tā kā vai nav vienāds ar to 10, vai kaut kas tāds nav. Jā, un kas notiks tajā momentā, ka my variable ir 10? Viņš neapstāsies pie tā 10. Neapstāsies. To mēs neesam pateikuši. Attiecīgi, ja mums šis te ir paties, ja, šī te daļa, ko es varbūt nepaskaidroju, ja. Atveram skraču, ja mēs redzam, šeit ir tā pati nosacījuma izteiksme tikai latviešu valodā.
Un ja mēs pieņemsim, uzliekam to pašu, kas būs tad my variable. Tā, nu cerams, kaut ko var saprast, ja? Tātad, šīs bloks un šeit uzrakstītais ir principā viens un tas pats. Tātad mums ir atslēgas vārds, kas šajā gadījumā ir vienkārši if. Iekavās mēs norādam kaut kādu nosacījumu, un tad štajās te figūra iekavās mēs norādam to, kas tiks izdarīts tajā gadījumā, kad mūsu nosacījums ir patiesa. Tāpat arī šeit. Ja my variable ir vienāds ar 10, tad mēs kaut ko daram. Attiecīgi, kāds būs rezultāts? 21. 21, ok. Nu, 21 mums būs pēc pirmā cikla. Nē, pēc otrā pat. Kāds mums būs fināla rezultāts? Tad, kad mums izies viss te cikls, visi 10 apļi. Drīzāk tas ir tas, ko es gribu. 65 laikam. Nu, Tā, nu, paga. Es izdarīšu šādi. Lai tātad mēs izvedam tikai fināla rezultātu. 65. Kāpēc? Mēs jau pieskaitam tikai viens. un tad viņš vēl atkārtosies. Jā, bet mēs visu laiku pieskaitam viens, nevis i. Jā. Ok, nu, cik tad Nu, tad- varētu? Tad beigsies ar 30. 30, ok, kāda vēl varianti? Dagmarai kāds variants? Vai arī 30? Nezinu. Lienai noteikti kāds variants. Nē, es nezinu. Labi. Mārcim. Mārcis vienkārši ieslēdz un izslēdz mikrofonu. Es gribēju teikt, ka man nav variantu. Nav. Tā, tas ir Mārtiņš vai Martins? Martins. Mārtiņš. Mārtiņ, kas mums būs galu galā? Nu, man liekas, varētu būt 35. Tu vienkārši mini vai tev tā liekas? Es minēju, man nav ne mazākās nejausmas. Ok, nu tā, Ričardam bija mikrofons. Ričardam man šķiet bija. Man ir, jā. No. Es arī varu minēt tikai. Bet kāpēc minēt? Nu, mēģinam iziet tad, kopā. No paša sākuma, cik mums ir my variable vērtība? Nu, kāds es pieļauju, ka zina atbildi? 10. 10, jā. Tad mēs piedarbinam mūsu ciklu, ja? Mūsu kods apstājās šeit, un viņš iet vienkārši uz apli. 10 reizes. Katrā no šiem tātad apļiem mēs pārbaudīsim, vai my variable ir vienāds ar 10. Un tikai tajā gadījumā, kad my variable ir vienāds ar 10, mēs darām ko? Ričarda. Nu, ko mēs, kas šeit ir? Tad izmet 20. Jā, nu mēs nomainam my variable uz 20, jā? Tātad mēs nerakstam atslēgas vārdu let vēlreiz, jo mēs jau esam izveidojuši. Tas atslēgas vārds let mums ir jāraksta tikai tad, kad mēs pirmo reizi izveidojam šo te mainīgo. Pēc tam, ja mēs viņam gribam nomainīt vērtību, mēs vienkārši rakstam mainīgā nosaukumu, vienādības zīmi, un tad to, ko mēs gribam izdarīt. Tātad tajā gadījumā, kad my variable ir vienāds ar 10, mēs nomainam viņa vērtību uz 20.
Un pēc tam mēs pieskaitam 1 pie my variable. Attiecīgi spiežot run, fināla rezultāts ir 30. Jā, tātad kas teica 30? Kam bija taisnība? Es. Mārim bija taisnība, jā. Ja mēs pamainām šo te lietu, mums paliks tie paši 30, vai ne? Jā, tātad tagad mēs pārbaudam. Ja my variable ir vienāds ar 15, tad mēs nomainam vērtību uz 20 un turpinam to plus 1. Vai kaut kas mainās no tā, ka es pārliku no 10 uz 15? Jā. Labi, Māri, neko nesaki pagaidām. Mums tūlīt Dagmāra pateiks. Un, protams, ka nebūs vairs 30, bet kādi 25, laikam. Labi, ko saka Liene? Nu, gan jau nav tas pats, bet es nezinu, cik. Ok. Mārci? Likās, ka varētu būt 25. Ok, un ko Mareks.l saka? Tā. Līt. Tie kalkulātori vajag tā. Līdās, tā tas ir. Gan to 9. Es negribu reiķināt pašlaik. 29? 9. Pagad cik? Nu, pagad tas ir lūpājaki. If Ko tas? variables, variables nepagad. Ne, kļūt. Ok, es neraudzīju to. Jābūt uzmanīgākam. Es tagad reāli negribu reiķināt. Bet tur nav nekas jārēķina. Ir nedaudz. Labi, nu. Tur vajag izreikināt uz tiem. Tātad atbildi ir 25. Vai ir skaidrs, kāpēc 25? Varbūt Dagmāra var mēģināt paskaidrot, jo bija ļoti pārliecinoša atbildi. Nu, jo tad, kad cikls ir pusē, tas ir apmēram 15, un tad viņš nomaina sākuma vērtību uz 20, un tad sāk pieskaitīt vēl 1, un tas laikam ir 5 reizes. Jā. Tātad, un šo visu mēs panācām ar nosacījumu izteiksmi. Jā, attiecīgi. Vēl tātad super vienkārši piemērs, ko var vienkārši parādīt, lai nodemonstrētu šo te nosacījumu izteiksmi, ir tātad, ja lai paliek tas pats my variable ir lielāks par 10, tad mēs sakam, ka būs lietus. Un ja nav 10, ja lielāks par 10, tad mēs nesakam neko. Tātad tas ir tas, ko dara šī nosacījuma izteiksme. Un ja mēs nomainam my variable uz 11, redzam, ka būs lietus. Tāpat laikā mēs varbūt gribam pateikt, ka, ja tomēr my variable nav lielāks par 10, mēs nevis vienkārši neko neizvedam konsolē, bet mēs pasakam, ka lietus nebūs. Vai šādi strādās kods? Tātad lietus nebūs. Es varu teikt, jā. Man atļaut citiem. Nu, atļauj citiem, labi. Jā. Tā, Mārci, tev liekas, ka tu zini atbildi? Nu, man liekas, ka jābūt nosacījumam, ja nav 10, lielāks par 10. Vēl vienam ifam, jā? Jā. Labi. Ko saka pārējie, kādi varianti? Var jau lietot else. Labi. Un tas ir tas, ko es gribēju dzirdēt, jā?
mums ir pieejama tāda lieta kā else. Kāpēc mums tagad viņa ir vajadzīga? Jo tad mēs redzam, ja, ka my variable ir 10, my variable nav lielāks par 10. Šo izlaižam, izvedam, lietus nebūs. Bet problēma ir tad, kad mums my variable ir lielāks par 10. Mēs nevis tikai izvadīsim to, ka būs lietus, bet uzreiz arī izvedam, lietus nebūs. Lai atrisinātu, mums, man liekas, Māris teica, viņa piedāvātais variants ir rakstīt vēl vienu nosacījumu izteiksmi, kur mēs pārbaudam, vai ir mazāks. Un sakam, ka lietus nebūs. Bet tas, ko mēs daram, ir vienkārši uzrakstam else, vēlreiz figūru iekavas. Un šeit tad mēs pasakam to, kas tiks izpildīts tajā gadījumā, kad šis te nosacījums nav paties. Ja? Tātad attiecīgi, ja nosacījums ir paties, mēs izpildam to, kas ir šajās figūru iekavās. Ja nosacījums nav paties, mēs izpildam to, kas ir šeit. Redzam, ka būs lietus, nomainam uz 10, redzam, ka lietus nebūs. Ja? Un varbūt jau kāds tur var iedomāties, kā no šī te parastā, drīzāk vienkāršā koda var reāli jau būt kaut kāda elementāra telefona aplikācija, kura tev nevis rāda laikapstākļus, bet vienkārši pasaka, būs lietus vai nebūs. Ja? Tas, ko mēs vēl varam izdarīt, ir paņemt tādu lietu kā map.random, sareizināt viņu ar 10. Arī šo nevajag atcerēties tagad, tas ir vienkārši ziniet, ka ir pieejama tāda lieta, ar kuras palīdzību mēs varam dabūt random skaitu. Un tad, kad jūs ierakstīsiet Google random number TypeScript, jums izmetīs šo te iebūvēto funkciju, jeb metodi. Redzam, ka mums izvedās random skaitlis no 1, jeb no 0 līdz 10. Kāpēc es sareizināju ar 10? Jo pats pa sevi map random atdod skaitli no 0,0 līdz 1. Tāpēc mums ir nepieciešams sareizināt ar 10. Un jau tagad, kad mēs iegūstam neparedzamu rezultātu, un mūsu nosacījuma izteiksme mums nāk palīgā. Redzam, ka lietus būs, lietus nebūs. Nē, lietus nebūs, jā. Problēma ir tajā, ka, labi, kāpēc man visu laiku nebūs lietus? Kurš zina? Tāpēc, ka maksimālais, ko var iegūt, ir 10, un tur ir tikai, ja ir mazāks vai lielāks par 10. Mēs varam uzlikt 20. Un redzam, ka būs lietus, lietus nebūs. Varam arī tātad pierakstīt, cik tad bija tā mūsu my variable vērtība. Un jā, redzam, ka arī tiek izvadīta vērtība. Ok, vai Vai var nosacīt? dabūt veselus skaitļus? Veselas skaidrs var dabūt. Varbūt tu vari arī ātri nopaļot, ok. Labi, bet tad jums kādam man jāpalīdz, kā to izdarīt. Es domāju, tie, kas varbūt nezin, var arī mierīgi paņemt un iegooglēt. Un tas, ko mēs gribu, lai jūs rakstat, ir how to round a number in TypeScript. Vismaz sācos, kā tas bija, man liekas, Java, bija dāt ar RND vai no round. Sācos, kā tieši valoda tas bija. Dāt randint. Bet es jau iedodu vienkārši random. Randint iedodu veselu skaitli, tāpēc, ka integers ir vesels skaitlis, bet labā ziņā ir tā, ka tik sīki TypeScriptā mēs neejam. Tas jau ir tur švakākās valodās. Ne švakākās, bet vecākās.
Nu, kāds jau atrada? Liena. Man liekas, ka Liena nemaz nemeklējas, ticamāk. Nu, man rādījās kaut kāds math round tādu. Labi. Un kā man viņš jāizmanto? Izmantosim šeit. Tātad māf. Kas tālāk? Punkts round. Equals my variable. Punkts. Round. Jā, tātad, ja mums ir kaut kādas matemātiskās darbības, TypeScriptā viss ir diezgan loģiski. Mums ir pieejams objekts math, un zem math tad ir visādas tur darbības. Skatāmies, ko dara math round. Viņš mums izmet eroru. Jo mums ir šis te teksts. Tā pagaidām mums ir lietas nebūs. Ieliksim arī šeit. Jā, tiek nopaļots. Kā jums liekas, vai TypeScripts, jeb JavaScripts ir gājuši tik sīkās detaļās un mums piedāvā arī tādas funkcijas, kas nopaļo tikai uz augšu vai tikai uz leju? Marek, kā tev šķiet? Es īsti TypeScript daudz neesmu izmantojis. Esmu vienkārši ļoti minimāli viņā. Nu, bet kā tev liekas? Tā kā uz augšu un uz leju. Jā. Raundot, tā kā visu laiku. Jā. Nu, pieņemsim, es gribu. Nu, es nezinu, es domāju, varētu, ja TypeScript, nu, ir, kā, es nezinu. Viņš it kā varētu. Nu, jūs varētu pamēģināt atrast, un tad man pirmais, kas atrod, arī vienkārši pasaka. Math seal un math floor. Kādi? Math.seal un math.floor. Ko darīs seal un ko darīs floor? Seal tā kā ceiling, bet tikai pirmie 4 būti, viņš uz augšu. Un math.floor uz leju. Tātad tas, kā mēs to pārbaudīsim, ir vienkārši izvadīsim ar console log. Tā, šeit izvadīsim vienkārši tādu, teikt, neapstrādātu skaitli. Un šeit jau izmantosim kaut kādu metodi, kas pieņemsim math.floor, kura tad vienmēr nopaļos uz leju. Un redzam, jā, tātad mums ir 0,7 matemātiku tādā līmenī. Es pieļauju, ka visi zina, un ja tātad mums ir 0,7, mēs apaļojam uz augšu. Bet redzam, ka tiek nopaļots uz leju. Un pretēji, ja mēs izmantojam math seal, redzam, ka ir 0,2, bet tiek atgriezts 8. Super. Vai ir vēl kādi jautājumi par nosacījumu izteiksmēm? Nav. Nu, un tad vismaz šodien es pieļauju, ka tā varētu būt viena no, ja ne pēdējā, tad viena no pēdējām lietām, ko mēs apskatīsim, ir funkcijas. Tas, ko mēs jau darījām šeit. Ja? Tātad Scratchā to nesauc par funkciju. Scratchā to sauc par manu bloku, kur tātad mēs iedodam bloka nosaukumu. Round. Scratchā ir iespējams nopaļot. Ko mēs varētu izdarīt? Scratchā mēs varam dabūt koordinātas. Mums ir X un Y pozīcija. Izveidosim tātad bloku get coordinates. Es nezinu, es pareizi uzrakstīju. Un tas, ko mēs darām, ir pateiksim
mūsu koordinātas. Tātad teikt X pozīciju, ieliksim domāt, lai mēs varam pamanīt arī to pozīciju. Nu, attiecīgi, lai viņš uzreiz nenomaina. Un pēc tam Y pozīciju. Un tātad mēs esam izveidojuši savu bloku, kuru izmantojot, mēs vienmēr dabūsim tātad koordinātas. Paņemsim karodziņu, pievienojam. Nulle un nulle. Ja mēs pakustinam tātad mūsu gariņu, redzam, ka iegūstam X koordinātas, šeit viņas arī var redzēt, un koordinātas priekš Y-as. Un, attiecīgi, ja mums ir tāda aplikācija, kur mums visu laiku vajag pārbaudīt, kur atrodas mūsu cilvēciņš, pieņemsim, ka mums tiek izmantots nepārtraukti, un viņš kaut kur iet uz nejaušu pozīciju, un katru reizi, kad viņš aiziet, mēs gribam redzēt viņa koordinātas. Attiecīgi, mums nav jāliek šeit abi bloki, mums ir izveidots savs bloks, kam ir sava funkcionalitāte, un tad viņš aiziet un pastāsta mums savas koordinātas. To pašu mēs varam izdarīt arī TypeScriptā. Tātad pieņemsim, ka mums tas, kas bija iepriekš, mēs gribējām pārbaudīt, cik mūsu vērtība ir nopaļot uz augšu, nopaļot uz leju un tā teikt jālā veidā, jeb neapstrādātā. Un ja mēs to vēlētos darīt tur vairākas reizes caur mūsu kodu, mums katru reizi vajadzētu rakstīt šīs te 3 rindas. Un tāpat laikā, ja mēs pēkšņi esam izdomājuši un mēs gribam pārbaudīt, cik būtu mūsu vērtība, ja mēs to vienkārši nopaļojam, tad mums ir jāiet meklēt caur visu kodu, kur mēs izmantojam šīs te rindiņas, un tad visā kodā mums tas ir jāmaina. Tātad iedomāsimies, ka mēs to izmantojam šeit, ja? Tad mēs kaut ko rakstam, mums iet vēl kods, mums aiziet jau kaut kāda 30. rindiņa. Šeit mēs pēkšņi arī gribam tātad pārbaudīt vērtības. Mēs turpinam vēl rakstīt mūsu kodu. Šeit mēs arī gribam pārbaudīt vērtības. Īstajā dzīvē tikai tas ir nevis viens garš fails, bet tie ir daudz dažādi faili, kur tad mēs esam ierakstījuši šos te 3 konsolu logus, un tagad, ja mēs pēkšņi saprotam, ka mums ar šiem te 3 konsolu logiem nepietiek, ka, kā jau es teicu, mēs gribam iegūt to math round, mums tagad ir jāiet caur visu kodu, mēs meklējam, kur mēs izmantojam šos te 3 konsolu logus, vēl dod Dievs saprast, ka tas ir tieši ar tādu nolūku izmantots, jo iespējams, ka šis te kods ir ļoti līdzīgs, bet patiesībā mēs viņu nemaz nedrīkstam aiztikt. Tāpēc tas, ko mēs varam izdarīt, ir izmantot atslēgas vārdu function. Funkcijai, tāpat kā mainīgajam, mēs piešķiram nosaukumu check variable value un ievietojam šīs te rindiņas šeit. Ja, tad atkal mums ir figūra iekavas un tā teikt funkcijas scopes ir viss, kas ir iekļauts šajās te figūra iekavās. Tālāk mēs varam doties tagad visur nevis izsaukt šos te konsologus, bet vienkārši izsaukt mūsu funkciju. Un šeit pieņemsim, tad ir tā vieta, kur mēs nemaz nedrīkstam aiztikt vai negribam. Un kaut kur uz leju atkal ir vieta, kur mēs gribējām nomainīt. Jeb gribētu.
šeit arī tad mēs mierīgi varam izmantot funkciju. Un izsaucam un redzam, ka visur tiek izvadīts. Vai kaut cik ir skaidrs, kāpēc ir vajadzīgas funkcijas? Es uzreiz iesāku ar piemēru. Dagmārai ir skaidrs kaut cik? Kaut cik ir. Jā, vismaz skaidrs. Tad, jā, kāpēc tāda funkcija ir vajadzīga? Kā ir Lienai? Jā, es it kā sapratu. Ok. Mārekam ir skaidrs? Jā. Mārekam ir skaidrs, jā? Un tātad, kā jau es teicu, labā ziņa tad ir tā, ka pieņemsim, šeit ir tā vieta, kur mēs nedrīkstam aiztikt, citur tad mēs izmantojam mūsu funkciju. Šeit, pieņemsim, ir kaut kas specifisks darīts, pieņemsim +1. Ja, un mēs tur neuzmanīgi ejam cauri, mums vajag visur pielikt to te mūsu papildu funkciju, kas ir math_round, un tad mēs neuzmanības dēļ viņu pievienojam arī šeit. Tagad šeit mums ir atsevišķs kods, citur mēs izmantojam mūsu funkciju, un ja mēs gribam pievienot math_round, mēs to pievienojam šeit, tur, kur mēs deklarējam funkciju, un tas tiek izpildīts visur, kur mēs izsaucam mūsu funkciju. Ja? Mēs redzam, ka viņu izsaucam 3 reizes. Šeit gluži nevarēs redzēt. Pierakstīšu round. Stīlu. Floor. Jā, un redzam, ka visur tad mums ir tas round seal floor. Šeit, kur mēs neaiztiekam, viss paliek kā bija. Un šeit arī tad mēs izmantojam funkciju un ir round seal floor. Tad tās ir tādas pašas pamatlietas, kuras ir jebkurā programmēšanas valodā. Zinot šīs te lietas, pa lielam jūs arī varēsiet tātad apgūt tur pēc tam kādu spēļu izstrādi, pieļauju, ka kāds ir dzirdējis par tādu jomu kā datu analīze, ja, kas arī ir ļoti aktuāli šobrīd. Kāds varbūt nākotni grib saistīt ar to. Tur arī tiek izmantota programmēšanas valoda kā Pythons, un tur arī ir šie te paši pamati, kas ir mainīgie, cikli, nosacījumi, izteiksmes un funkcijas. Vai kādam ir kādi jautājumi? Nav. Ok. Tā. Dziļāk pagaidām es domāju, ka neiesim, jo tālāk jau mēs apgūsim, kādi vēl ir tipi, ja? Tātad, ko es jau minēju. Ir šis. Tālāk pēdiņās mēs vienmēr norādam tekstu. Teksts. Kā, pieļauju tie, kas zina, ja? Kas vēl mums iztrūkst? Kāds vēl tips? Bull. String, bull, carrier. Karakteris, nezinu, vai karakteris ir tāds. Nav, šeit ir strings, paldies Dievam, mums nevajag karakteri. Jā, tā tad ir vēl tāda vērtība kā boolean. Un boolean ir true vai arī false. Nekas cits tas nevar būt. Ja? Vai nu true, vai nu false. Un tas pats arī, kad mēs izmantojam to te ifu, kur mēs salīdzinām number lielāks par 20. Tas, kas šeit tiek atgriezts, ir booleans. Ja? Attiecīgi mūsu ifs pārbauda, vai ir true, vai ir false. Ja mēs arī izlogojam, pagaidām noņemsim.
My variable lielāks par 20. Šeit mums būs kļūda visur. Ja? Redzam, ka nevis tiek izvadīts šis te vienādojums, bet rezultāts. Ja? Šajā gadījumā false, jo my variable nav lielāks par 20. Ja mēs uzliekam 19, tad ir true. Nu, tad teiksim, ka tas tad ir tas trešais tāds pamattips. Vai varbūt tagad ir kādi jautājumi? Kā ir Ričardam? Vai līdz šim viss ir skaidrs? Ko, Ričard? Nu, skaidrs tas, ka daudz vēl jāmācās. Skaidrs tas, ka vēl daudz jāmācās. Nu, to mēs arī darīsim. Tālāk, ja nu kādam ir šaubas, kāpēc es mācu kaut kādu TypeScriptu vai kāpēc TypeScripts. TypeScripts principā ir tas pats JavaScripts. Varbūt kāds no jums ir dzirdējis, ja? Tikai tātad ar šiem te tipiem attiecīgi stingrāks. Un tas, ko mēs darīsim jau pēc tam, kad kaut cik apgūsim TypeScriptu, atcerēsimies jau, ka ir tāds ifs, ka ir tādi for lūpi un citi lūpi. Apgūsim arī citus mainīgo tipus. Mēs sāksim šo te JavaScriptu kombinēt ar tādu lietu kā HTML un CSS, kas tātad jau šo te rīku kombinācijā mums dos mājaslapu. Ja? Attiecīgi HTML mums dod mājaslapas struktūru, CSS mums dod mājaslapai stilu, un JavaScript jau mēle nesaprot, ko darīt. Ja? Un JavaScript, jeb TypeScript mūsu gadījumā dod kaut kādu funkcionalitāti. Labi, es domāju, ka šodien arī tālāk tad vairs nebrauksim. Tad noteikti domāju, ka uz nākamo nodarbību varat sagatavot kaut kādu mākslīgo intelektu. Vai nu tas ir cloud, vai nu tas ir ChatGPT, vai nu iespējams jūs atrodat vēl kādu rīku. Un tad jau nākamajā nodarbībā programmēsim vairāk paši. Un kā jums ir, jūs gribat kādu mājas darbu vai negribat? Vai arī varētu pat būt mājas darbs, ka jums ir jāpiedalās spēļu izstrādes kursos? Ja tad jums būs programmēšana dubultā. Zinu, ka kaut ko vajag, bet ne jau tik ekstrēm. Kaut ko vajag. Labi, nu tad mājās tas, ko mēs varētu izdarīt, ir šeit. Tātad, kā jau es iepriekš minēju, es sāku ar Scratchu, tāpēc, ka daudzi no jums jau zina, kas ir Scratch, bet pats es arī esmu pabeidzis šādus kursus, kuri ir arī jums, ja pēc tam jūs izdomājat, ja iet vēl kādus kursus, tiek piedāvāti šādi kursi no Harvardas, kuru, protams, vienīgi jums nav pasniedzējis tā kā klātienē, jāstās ir video un jāmācās pašam, bet arī šeit pirmā nedēļa sākās ar Scratchu, ja? Tātad pat Harvardā māca Scratchu pirmajā nodarbībā. Un tad mājas darbs arī būs attiecīgs, atverot specifiski viņu Scratch kursu. Viņiem arī ir 9 nodarbības un ir fināla projekts. Un fināla projekts sastāv no tā, ka ir nepieciešams izdarīt šos te nosacījumus, ja? Vismaz 3 dažādi gariņi, 3 dažādi foni, un vēl šeit ir visādi bloki. Tad tālāk jums vajadzētu, kā jau es teicu, uztaisīt to mākslīgo intelektu, un varat piedalīties spēļu izstrādes kursos, jo tur arī ir programmēšana, tas noteikti nāks tikai par labu. Tā. Pagaidām slēgšu ārā ierakstu.